parunāties. Sveiki! Sveiki! Es jums zvanīju aizvakar krēslu, ratiņkrēslu norezervēju. Jā, lūdzu, jā, ir. Ok. Tad es varu tagad viņam braukt pakaļ, jā? Šodien? Jā, droši var. Jā, var. Jā, Uz vienu dienu bija, jā? Jā, Uz dienu. jā, uz vienu dienu Jā. Maskavas ielā, pareizi. Palūdzu? Maskavas ielā. Maskavas Jā. 52. korpus. Var piebraukt no noliktavas puses, jā? Ok, un man viņu kāds iznesīs ārā? Vai? Jūs nevarat pats, jā? Nē, es varu. Jā. Vienkārši, ka viņam te ir tāds, skočs, bet viss Tas- kārtībā, jā. jā, tas neko netraucē, jā. Un ārā viņš arī. Vienīgais kā vizuāli, jā. Nē, tas viss super, kārtībā. jā. Jā. Kur kociņš? Kociņ. Ai, kāds tu cilvēks. Nu, re. Tagad gaidu no jums Labi. kādu atdošanu. Šī. Kāds brīnišķīgs cilvēks. Ai, paldies. Labs. Ļoti labi. Lūdzu, iedot man visiem, kas ir mūsu tuvumā. Piedot ar uzticību. Piedot. Tu teici piedot ar uzticību. Kā tas ir? Kā ir piedot ar uzticību? Piedot ar uzticību. Un tu man piedosi ar uzticību?
Nē. Ko tu teici? Man vajag ar krēslu, ar uzticību. Kā domāt, tas ir ļoti slikti, ka režisori taisa filmas par savām vecmāmiņām, kuras ir jau kaut kur citur. Tas ir labi vai tas ir pareizi vai nepareizi? Vai kas tas ir? Kā tev šķiet? Man liekas, ka tev varētu patikt jūra. Es zinu, ka varbūt būs tas ceļš uz jūru būs nedaudz tricelīgs un kaitinošs, bet, kad mēs aizbrauksim uz jūru, man šķiet, ka tev patiks. Amen. Es tevi klusi vārdā saucu, bez nopūtām un asarām. Mēs sapņojām, ka zini gadu par brīnišķīgām vasarām. Bet sen jau rudenis, laiks ziemā ar vējiem joņo, sals pat klāt. Varbūt, ka kādreiz mani ciemā tu aicināsi vēl labprāt. Es zinu, būs šī ziema gara. Pēš tavas pēdas aizpūtīs kā lapas prom no trausla zara un kalnus manā priekšā dzīs. Un tad par sniega kalna galiem es iešu tur, kur cirkst vēls stars. Es naktī iziešu bez bailēm, jo tuvs baigsniem būs mans gars. Un ja es klupšu kalna galā, ja mani pārņems mūžīgs sals, varbūt, ka tāla rīta malā man vēlreiz skanēs tava balss. Un tad es mirkli laimi gūšu, ar tevi atkal tiekoties, un klusies un laba būšu. Un manā vietā raudās Dievs.